1 metrs, tas ir daudz vai maz? Domāju, ka atbildes uz šo jautājumu var atšķirties atkarībā no situācijas. Piemēram, ja līdz galamērķim atlicis tikai 1 metrs, izklausās visai pozitīvi. Savukārt, priekšā braucošā auto dibens atradās metru par tuvu, nepārāk. Šodien, turpinot rubriku Brauc droši, runāsim par ekstrēmo bremzēšanu un autovadīšanu sliktos ceļa apstākļos. Avārijas situācijas bremzēšana no parastas bremzēšanas atšķirās ar to, ka jums ir automašīna jāapstādina pēc iespējas īsākā ceļā. Jāapstādina mašīna pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no sadursmes. Tīri tehniski izpildījumā, ja mēs ikdienā braucot pie luksofora skatāmies saulaicīgi un lēni prātīgi jau to bremžu pedāli maigi spiežam, tad attiecīgi tādā brīdī, kad ir šī nepieciešamība pēc ekstremālās bremzēšanas, tad jau mēs visu kājas spēku jau liekam iekšā tādā pedāli. Es pat teiktu, no visa spēka triecat to kāju pret to pedālu un turat viņu, kamēr tā mašīna apstājās. Ja jums ir automātiskā kārba, tad jums daudz kas nav jādomā. Jūs bremzējat un mašīnas automātika, elektronika izdara visu pārējo. Ja jūsu automašīnai ir mehāniskā pārnesuma kārba, tad vienlaicīgi ar bremžu pedāli ir jāizspiež arī sajūgs. Jūsu automašīnas dzinējs griežās ar kaut kādu noteiktu ātrumu, ar kaut kādiem, teiksim, 2000 apgriezieniem minūtē. Ja jūs neizspiežat sajūgu tajā brīdī, tad jūs ar bremžu pedāli bremzējat ne tikai savas mašīnas inerci, bet arī dzinēju, kurš caur neizspiestu sajūgu dzen jūs mašīnu uz priekšu. Kamēr nav saķere, jūsu mašīna jūs neklausīs. Un tas, ka jūs tur, kā mēs sakām, pilns salons ar rokām aiziet, ka tu visu laiku kaut ko dari, tas nepalīdzēs to mašīnu dabūt apakaļ uz tā ceļa. Maigas tās kustības, ja jūs taisat šīs asās kustības, jūs to mašīnu vēl vairāk provocējat. Ja jūs sagriezīsiet stūri pa daudz, tad brīdī, kad tā saķere parādīsies, tā mašīna aizies uz attiecīgo pusi atkal. Ja priekšējie riteņi sāk izslīdēt, necentieties stūri griezt vēl vairāk līkuma virzienā, atlaidiet gāzes pedāli un pagrieziet stūri pretējā virzienā. Tas ir neloģiski, ja jums jābrauc, piemēram, kreisā līkumā, jūs griežat stūri pa labi, šādā veidā nodrošinot riteņiem ripošanu un atsāciet vēlreiz stūres manevru pa kreisi. Jo slīdoši riteņi nestūrē. Kādreiz bija tāda braukšanas tehnika arī, teiksim, tur rallijā var paskatīties, kā tādu bakstīšanu iekšā līkumā. Ja? Tad riteņi paslīd, mēs sakām nodrošinām ripošanu, paslīd, ripošanu tādā, iebakstīšanu, tā viņu sauc. Lai kāda arī būtu laikapstākļi vai jūsu auto apriepojums, interesants fakts, kurš būtu jāatceras ikvienam, kurš gatavs sēsties pie auto stūres, bremzēšanas ceļš nemainās proporcionāli braukšanas ātrumam. Tas atbilst ātruma kvadrātam. Šajā video jūs ļoti labi varat redzēt, kā tas izskatās dzīvē. Auto ātrums uzsākot bremzēšanu ir ļoti līdzīgs – 45, 50 vai 60 km/h, savukārt apstāšanās ceļš ar katru reizi ir arvien iespaidīgāks. Protams, mirklī, kad jums priekšā ir tukšs ceļa posms, tas neko īpaši nemaina. Bet, ja šīs kartona kastes būtu uz ceļa stāvošs meža zvērs vai cits auto? Jo lielāks ātrums, jo daudzreiz vairāk ietekmējās. Pieaugot ātrumam, līdz pat 4 reizes var palielināties šis te bremzēšanas ceļš kopējais. Mums ir pēc iespējas ātrāk kāja jānoņem no gāzes pedāļa un jāsāk bremzēt ar grīdā nospiestu bremžu pedāli, neskatoties uz to, ka ABS jums rada kaut kādas tirkšķinošas sajūtas pa zoli. Kāpēc pēc iespējas ātrāk tas ir jāizdara, jo arī reakcijas laikā automašīna noripo kaut kādu ceļa gabalu, kad praktiski mašīna netiek bremzēta, kad jūs reaģējat vienkārši. Tas mums šajā reizē viss, un vēl atceries, ka vissvarīgākā drošības sistēma automobilī esi tu pats, jo no tevis kā autovadītāja pirmām kārtām ir atkarīgs, vai mērojot ceļu nokļūsi galamērķī. Tāpēc brauc droši!